No grāmatas ar Dievu sirdī, mirklis mūžībā vai saruna ar nāvi. Reiz guļot, sapnī ieraudzīja kādu stāvu. Tā bija ļoti skaista sieviete, gariem matiem, gracioza auguma, brīnišķīgā garā tērpā. Jautāju, kas tu esi? Es esmu nāve, tā atbildēja. Vai tad tāda ir nāve? Brīnījos. Jā, tikai cilvēki man nezin, kāpēc iedomājas neglītu, briesmīgu. Baidās no manis, bet tā nav taisnība. Vai tad neesi kā veca vecene ar izkaptu rokā? Jautāju. Nē. Viss pasaulē visumā Dieva radītais ir skaists, arī es. Neglītais ir cilvēku prātos. Bet tu taču esi nāve, ar tev beidzas dzīvība. Dzīvība nekad nebeidzas. Tā pāriet tikai citā kvalitātē. Dzīvība ir mūžīga. Mirst tikai fiziskais ķermenis. Kāds dišs skolotājs nesa jums vēsti. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tas bija domāts visiem un ikatram. Es esmu tikai pavadoni ceļā uz mūžību. Tie, kas mani sastapuši, reti, kuri grib atgriezties atpakaļ. Jūsu dzīve ir laicīga, tikai mirklis mūžībā. Vai es atnākusi man pakaļ un man jāaiziet, jautāju. Nē, tavs laiks vēl nav pienācis, nāve atteica. Tava dvēsele vēl nav gatava aiziet. Kāpēc tad tu esi šeit, vaicāju? Es atnācu parunāties ar tavu dvēseli. Mēs jau daudzas reizes esam tikušies, tikai tu to neatceries. Kas ir dvēsele? Tā ir Dieva elpa, daļiņa no Dieva, vienot ar visu un visiem. Tā ir viss bijušais, esošais un nākošais. Tā ir nemirstīga, tā ir pieredze, tā ir mīlestība, tā ir gaisma. Bet saka taču par dažiem, tas ir cilvēks ar tumšu dvēseli. Nē, tā atkal nav taisnība. Dvēsele vienmēr ir skaista. Kā jau iepriekš minēju, viss Dieva radītais ir skaists, arī jebkurš cilvēks. Un arī cilvēks, tāpat kā Dievs ir radītājs. Es taču laikam lasījis vai dzirdējis, Dievs radīja cilvēku pēc savu ģīmu un līdzības. Tikai nezinu, kāpēc cilvēka prāts un egoisms grib radīt Dievu pēc savu ģīmu un līdzības. Tie ir viņi, kas neļauj dvēselē izpausties un rada to, ko rada. To, ko jūs saucat par tumšo, ļauno, slikto, nepareizo. Dievs neko tādu nav radījis. Labi, bet par ko tu vēlies ar manu dvēseli parunāt? Es ar viņu visu laiku sarunājos. Tikai tavs prāts traucē sadzirdēt mūsu sarunu. Nu, varbūt. Negribīgi piekrīt. Bet ja tu saki, ka dvēsele ir mīlestība un gaisma, kāpēc cilvēki pasaulē mokās mīlestības trūkumā? To es arī atnācu tev atgādināt, nāve noteica. Un es izdzirdu kaut kur sen dzirdēts vārdus. Ja tev liekas, ka tev nemīl neviens, paskaties vējam sejā. Tevi mīl saule un vējš, zvaigznes un debesis un cilvēki, kurus tu zini un kurus nemaz nepazīsti. Tevi mīl laiks, kurā tu dzīvo. Putni, kas dzied tev, koki, kurus tu redzi, ziedi, kas smaida tev. Katra diena, kas atnākusi tev. Ja ar vien tev šķiet, ka tev nemīl neviens, paskaties sevī. Jo visā, ko Dievs radīs, ir Dieva elpa, arī cilvēkā, bet, kā zināms, Dievs ir mīlestība. Nu, bet kā gan, lai nolieku malā to prātu un egoismu? Es jau tev teicu, nāve atrauc. Ieskaties biežāk un vairāk sevī, ne virspusēji, bet pašos dziļumos, un tur atradīs visas atbildes un dārgāko pērli, kas cilvēkam ir, viņa dvēseli. Kad būs to atradis sevī, atradīs to arī citos, bet atrodot citos, jūs varēsiet sarunāties dvēseļu valodā, kā pat labam es sarunājos ar tavējo. Nopūtos. Paldies tev, nāve, ka parunājies ar mani. Vai varu ko pateikt arī citiem? Jā, lai nebaidās no manis. Arī es esmu mīlestība, bet lai nemeklē mani. Es pati atnākšu, kad būs pienācis laiks. Es vairāk nebaidīšos no tevis,
klusi nočukstēja. Centīšos man atvēlēto mirkli mūžībā izmantot dvēseles attīstībai, gaismā un mīlestībā. Tieši to arī vēlējos no tevis dzirdēt. Nāve atvadoties noteica.